Ja man kāds pateiks, ka viņam viņš nepatīk un viņš smird pēc aitas, es viņam var tikai atvainoties, bet tas ir mans produkts. Un tā sākumā viņš tiešām ir tas aromāts, bet viņš ļoti ātri paņem to mājas smaržu. Tāda, kāda katram mājās ir. Tā ir tā labākā īpašība, tur ir 70% lanolīns. Un tas ir tas, kas ziemā silda un vasarā atdzesē. Par vilnu kā tādu un viņas īpašībām sākumā es vispār neko nezināju. Tas īstenībā bija ļoti interesanti, jo tu pats viņu izjūti. Tu viņu tā kā paklāji, izritini uz grīdas, tu liec virsū audums, viņu grozi, velc, staipi un šuja. Un tas tāds ļoti produktīvs darbs un vienmēr ir ļoti liels gandarījums par to padarīto. Tagad esmu iemācījusies, ka esmu laimīga ar to, ko es daru. Un šajā vietā tieši, šajā vietā un šajā laikā, jo man liekas, nevar īsti atrast tādu īsto vietu. Tev pašam ir jābūt tam īstajam, un tad jau tu to vietu arī veido. Nevajag vienkārši gaidīt neko. Sēdēt un gaidīt, ka kaut kas atnāks, jo nekas neatnāks. Tāpēc jau esi tu tas viens. Ja tev tā ideja ir un tu tiešām gribi, tad vienkārši un izdara. Tas nemaz nav sarežģīti. Ja tev ir kaut kas tāds, kas tev patīk, tad aizej, paskaties, parodzi mazliet dziļāk, ieciklējies mazliet uz to, ka tu vari kaut ko arī labu darīt un vēl citiem kaut ko no tā iedot, tas vienkārši aiziet. Tas kaut kā izplešās un pēc tam atnāk atpakaļ kā bumerangs. Ir forši, ja tu nenodzīvo dzīvi tikai sev, kodām materiālām lietām, savām vajadzībām, savam egoismam, kaut kam tādam. Tāpēc viņam nav nekāda paliekošā vērtība. Nauda ir svarīga resursa, lai es vispār kaut ko dzīvē izdarītu un izveidotu. Bet tas nav tas primārais, kāpēc es esmu Dundagā, kāpēc es šeit strādāju. Visam ir savs laiks un visam ir sava tā vieta. Un kas būtu Latvija bez cilvēkiem? Tie ir baigi svarīgi. Man patīk, ja viss ir tādā harmonijā sakopts, kad ir tāda saticība savstarpēja un ir cilvēkiem cieņa vienam pret otru un kad tu vienkārši to otru varbūt pacel mazliet augstāk par sevi, ka tu viņam kaut ko var iedot, jebko.